Labdien, Brīvības studijas skatītāji! Šodien studijā es Igors Mēja, mans sarunbiedrs Aivars Strakšs. Labdien! Un šodien mūsu tēma - pašvaldību attiecības ar valsti, jo mēs uzskatām, ka šis ir bāzes jautājums, lai kaut ko mainītu lietu kārtībā, kāda ir izveidojusies. Atgādināšu, ka 2021. gada 1. jūlijā tika pieņemta pašvaldību reforma, kur 119 esošo pašvaldību vietā šobrīd mums ir 43. 1. jūlijā šogad paliks 3 gadi, kopš šī reforma darbojas, un kādus mēs varam izdarīt secinājumus, kādas mēs redzam tendences. Tas ir tas, ko es šobrīd gribu izrunāt arī ar savu sarunbiedru Aivaru Strakšs. Aivar, kāds tev rodās iespējas pēc tā, ka mēs ļoti bieži dzirdam skolas slēdz ciet, problēmas ar transportu, problēmas ar kaut kādiem infrastruktūras jautājumiem, ar maksājumiem, ar pašvaldības budžetiem. Ko tu par to domā? Kāpēc šī situācija ar tik ļoti iepriekš slavēto pašvaldību reformu ir radusies? Katra reforma izraisa kaut kādas izmaiņas, teiksim, arī finansēs. Ja? Ja mēs skatāmies kopš tā 2021. gada, kad šī reforma sāka teiksim, darboties, tika pasniegta tāda ļoti progresīva un vajadzīga. Un, protams, ka tur ir arī momenti, kas ir lietderīgi. Ja? Taču paskatāmies, kas mums pa vidu. Pa vidu mums bija Covid, mums bija milzīga inflācija šajos gados. Ja? Un tad, kad šīs finanses tiek plānotas, ja, tad mēdz kļūdīties. Ja. Un man šķiet, ka tas pamat, teiksim, tā problēma tam, ka mums šobrīd nav naudas ne skolām, nav naudas pašvaldībām. Mēs dzirdam par to, ka apmēram puse pašvaldību iespējams, ka nespēs savilkt galus kopā. Ja. Kad kaut kādi apmēram 150 miljoni bija dzirdēts, ka pašvaldībām trūks šis finansējums, tad... Runa ir par 24. gadu. Par 24. gadu. Tad jautājums jau šajā gadījumā, ka tik daudz pašvaldības nevar nepareizi saimniekot. Ja? Tad šajā gadījumā ir lielā sistēmiskā kļūda, un tā lielā pamatproblēma ir tas, ka šobrīd pašvaldību finansējums nav adekvāts tām funkcijām, kas viņām ir uzliktas, teiksim, ar likumu. Ja? Bet pašvaldību finansējumu veido nodokļi. Un mēs ļoti labi redzam, ka no 15 valstī esošiem nodokļiem 4 saņem tikai pašvaldība, un no tiem 100% nekustamā īpašuma nodoklis. Pārējie ir daļēji, ja? Gan iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan dabas resursu nodoklis, gan azartspēļu nodoklis. Tavuprāt, šāda sadale ir adekvāta, jo es, piemēram, nekad neesmu sapratis, kāpēc pašvaldība nesaņem nodokli no saimnieciskās darbības, ko veic uzņēmēji tās teritorijā. Piemēram, daļa no PVN, daļa no akcijas nodokļu. Kāpēc ir šāds sadalījums? Jo es esmu papētījis, kā ir Eiropas valstīs, īstenībā tā proporcija ir lielāka, ja, šajā sadalījumā. Kāpēc mums ir tik izteikta naudas centralizācija un pēc tam tā pati nauda tiek pārdalīta atkal caur pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu? Kas tas ir? Bez pārdalīšanas nesanāks. Šobrīd kopējais visu pašvaldību, teiksim, budžets ir apmēram 2,3 miljardi. Ja mēs skatāmies valsts budžetu, kaut kādi 16 miljardi konsolidēto budžetu, tad mēs redzam, ka pašvaldības, kas principā nodarbojas ar visas šīs Latvijas mūsu teritorijas apsaimniekošanu. Ja, 15% es pareizi. Jā, tur rodas jautājums, it kā, teiksim, cik tas ir samērīgi atbilstoši tām funkcijām. Ja. Un skatoties likumā tas noteiktās autonomās funkcijas, kas ir uzliktas pašvaldībām, ir redzams, ka viena daļa no viņiem ir stipri naudīgas. Ja. Tāpēc izdevumu ziņā. Jā, izdevumu ziņā, jā. Tās ir izmaksas, jā, protams. Un, manuprāt, šobrīd šī situācija liecina par to, ka šīs finanses pašvaldībā nav pareizi sarēķināts. Pašvaldības saņem pārāk maz finanšu līdzekļus pret tām funkcijām, kas viņām ir uzliktas. Ja. Bet es tomēr gribēju atgriezties pie šīs pašvaldību reformas, kas tika veikta. Mums taču teica, ka pašvaldībām būs vairāk naudas.
tās varēs veiksmīgāk apgūt Eiropas naudu. Nu, tagad mēs jau zinām, jā, tas, ko runā pašvaldības savienības pārstāvi, ka ir nomainīti spēles noteikumi. Agrāk līdzfinansējumu deva valsts, tagad pašvaldības, lai varētu saņemt Eiropas fondus, ir spiests aizņemties no valsts. Kas tas ir? Jo tikko tu tās proporcijas nosauc, ja, kad lielākā daļa naudas iet valsts budžetā un pašvaldību budžets tā ir kaut kāda sastāvdaļa no valsts budžeta, visu kopā pašvaldību. Paņemam Latvijas karti, nu mēs neredzam kaut ko citu, izņemot pašvaldības. Ir tikai pašvaldības, valsts tad kaut kāda tur ir tā kā virsbūve, kāpēc viņi ir tik ēdelīgi un kāpēc viņi paņem tik daudz resursus? Nu, šeit jau tas princips ļoti vienkāršs. Tas, kurš dala naudiņu mums dala Saeima, ja? Tad tam parasti vairāk paliek. Ja? Tas ir kā ļoti loģiski un cilvēcīgi, bet nav pareizi. Ja? Jo šeit ir jābūt arī skaidrai sapratnē. Mums jau vispār Latvijā valsts nezina, ja viņiem paprasīs, teiksim, pašam finanšu ministram vai ekonomikas ministram, jebkuram, ja? Cik izmaksā vienas, otras vai trešās funkcijas veikšana, ja? Viņi nespēs visdrīzāk atbildēt, jo tas finansējums izmētēs pa dažādām budžeta apakšprogrammām. Mēs beigās, cik tā mums izmaksā izglītība? Kaut ko pašvaldības sēc, kaut kas notiek, tiek dotēts no budžeta, mērķdotāciju veidā. Šeit ir daudz tādu izmaksu, lai pateiktu beigās, bet cik tad beigās mums tā izglītība izmaksā sākuma skolās, pamatskolās, tāds viens cipars, kur tu zini, kad ir kas ārpus nav palicis. Ja? Mēs tā pieļauju, ka būtu pagrūti arī to atrast. Bet kopumā jau tam pašvaldībām tie nodokļi, it kā jau tā nodokļu masa pieaug, bet viņi jau nav pietiekoši pret to inflāciju, pret tām darba samaksas, teiksim, pieauguma izaicinājumu, kas ir pašvaldībās, un tur vajadzīgs risinājums, kā tam pašvaldībām dzīvot. Jo redziet, tā centrālā valdība, viņi dara ļoti vienkārši. Ja? Naudiņas mums nav, mēs aizņemamies. Ja? Mēs nākošo gadu aizņemamies 2 miljardus. Ja? No tiem 2 miljardiem pašvaldībām ir atļauts, teiksim, kaut kādi 150 miljoni, aizņemts, palielināt aizņemšanos. Ja? Tad, paši mēs centrā mēs aizņemamies, cik mums vajag, ja? Kā mēs viņu tērējam, tā ir cita lieta. Ja? Savukārt pašvaldībā mēs tā ļoti skatāmies. Ko nozīmē aizņemšanās? Lūk, pēc tev pārtraukšanu, tas sanāk ko? Ja valsts var aizņemties, viņai mierīgi resursi, no kurienes paņemt. Tie paši enerģētikas tarifi, kaut kādi citi maksājumi, entās nodevas. Pašvaldībai ir tas, kas ir, viņai jau vairāk nav. Aizņemās jau emitējot valsts parādzīmes. Valstī tas ir vienkāršāk, pēc tam pieliekot procentiņu, nodot to atpakaļ, lai jau uz pašvaldību. Principā valsts vēl pelna uz šo pašvaldību aizņēmumiem. Jā. Bet tā ir izteikta varas vertikāla, tas, ko tu tikko iezīmēji. Tā nav demokrātiska valsts, jo principā demokrātiska valsts būvē no apakšu uz augšu. Šeit tas ir pilnīgi, te ir viena tā kā dzimta cilvēki senāk, un tad ir kaut kāda aristokrātija, es pilnīgs paralēls redzu, kurai visu laiku ir jāuztur šī sistēma, un paši visu laiku paliek ar vien liesāk, jo, ja mēs paskatāmies, ja šī tendence turpināsies, tad es domāju, pēc dažiem gadiem vispār uz vietām pat to skolu vairs nebūs, kuras vēl tagad strādā. Tā tas sanāk, jā. Un cilvēki dosies arvien vairāk uz centru. Principā... Vai emigrēs? Ja mēs dzīvot, teiksim, tādā pareizi, tādā bišķiņ pat utopiski demokrātiskā valstī, tad augšā būtu jāstrādā, teiksim, uz šo vara tiek delegēta no apakšas uz augšu, un vara strādā, teiksim, apakšu, teiksim, tautas interesēs. Ja? Tā būtu demokrātija. Ja? Reti, kur tādas pazīmes varbūt tā pasaulē ir, bet visi mīl stāstīt par to demokrātiju. Patiesībā notiek otrādi, kad no augšas tiek noteikts, kā tiem apakšējiem dzīvot. Ja? Teiksim, tā ideoloģiskā... Jā, un plus mums arī nav referendumu iespējas vairāk. Tātad mēs gan finansiāli ir vertikāli, gan nespēja vairāk cilvēki
teiksim, organizēties. Ja, tas ir neiespējamā misija, saņemt šo 155,000 parakstus, lai ierosinātu referendumu par kādu tēmu. Nu, tad pēc visām pazīmēm mēs dzīvojam totalitārā valstī. Un, es nesen dzirdēju no Saeimas tribīnes deputāts Vils Krištopāns jauno vienotību nosauca par teroristisku organizāciju pret saviem cilvēkiem, jo tas atbilstot visām pazīmēm. Jo, principā, terorismu arī varētu paplašināt. Tas nenozīmē tikai cilvēku tur uzspridzināt kaut kādas vardarbības aktus, bet, principā, tas ir finansiāls genocīds. Nu, man to grūti tā nokomentēt, vispārināt var daudz ko, bet ja paskatās teiksim, uz to, teiksim, kā šī vara ir pēdējā 10 gadē nedaudz vairāk, kopš pēdējās krīzes, es gribētu teikt, ka notika kaut kā tāds lūgzuma punkts, kā viņi rīkojasies. Viņi visu laiku ir nostiprinājusi savu varu, ja, teiksim, un šobrīd sākās jau pa priekšreferendums. Ja tauta ir dumja, viņi nesapratīs, viņi tur mums traucēs, pacelsim šo referendumu slieksni. Referendumu slieksni uzcelts tādā augstumā, ka principā viņš paliek bezjēdzīgs. Referents varētu piekrist tam, ka referendumu iespējas Latvijā šobrīd ir ārkārtīgi maz iespējams. Ja? Tā ir viena lieta. Pēc tam skatāmies tālāk, kā tas ir gājis solīti pa solītim. Ja? Pēdējais, kas tagad noticis, teiksim, centrālo vēlēšanu komisiju pakļaut patiešām premjeram. Ja? Tas labi, tas tā demokrātiski pareizi, bet tāpat kā tajā brīdī, kad šo referenduma slieksni cēla, tauta jau neiebilda. Kāds drusciņi tur paburkšķie, bet neko. Tāpat tagad vispār neviens neko nesaka. Ja, ja mēs skatāmies masu mēdīji tiek finansēti šobrīd no valsts budžetā, tad viņi ir pilnībā atkarīgi no valdošās, teiksim, šīs koalīcijas. Ja. Šobrīd mums valstī ir tā koalīcijas padome, kas nosaka, kuriem pieder vara, ja tautai nepieder vara. Ja, tāpēc nevajag mums sevi mānīt, kaut arī, ja mēs skatāmies no satversmes, tā doma ļoti skaista, vara tiek delegēta no apakšas uz augšu. Patiesībā šobrīd tas ir pamainījies, bet tas nav nekas tāds tikai Latvijai raksturīgs. Ja. Es gribēju vēl vienu jautājumu tev uzdot par tā saucamo universālo nekustamā īpašuma nodokli, kuru tagad grib, es tā sapratu, no 2015. gada sākumu ieviest blakus fiskālajiem nodoklim no nekustamā īpašuma. Es lasīju un nekādīgi nesapratu, kas tas tāds būs par nodokli, kāpēc vispār ir šāda iniciatīva. Ko tu par to domā? Ļoti gribās palielināt ieņēmumus no tā nekustamā nodokļa iekasēšanas. Tā es to saprotu. Ja mēs skatāmies, tāpat mēs Baltijā šobrīd vairāk kārtīgi pārsniedzam Lietuvas, Igaunijas iekasēšanu. Ja Latvijā, ja es nemaldos, bija 0,9% no iekšzemes koprodukta mēs iekasējam kā nekustamā īpašuma nodokli, tad Igaunijā bija laikam 0,2% un kaut kādi 0,3% vai 0,4% bija Lietuvā. Tas nav būtisks nodoklis. Principā 230 miljoni gadā tiek pie mums iekasēts. Tur viņš nav būtisks, jo es neesmu tāds liels nekustamā īpašuma nodokļa piekritējs, jo nekustamais īpašums bez tā, ka viņš ievāc kaut kādu naudiņu pašvaldību, viņš rada arī nepareizus signālus. Ja? Jā, bet atceries, ka šo nodokli ieviesa 2008. gadā, kad bija globālā finanšu krīze, ar solījumu, ka viņi kaut kad atcels. Tagad ir pagājuši jau 16 gadi, tā kā neviens neko nav atcēlis. Un, ja mēs paskatāmies, varbūt perifērijās šis nodoklis nav liels, tad, kas attiecās uz Rīgu, kas attiecās uz Pierīgu, tad šie cipari jau sāk veidoties jau tādi pamatīgi. Tas ir kaut kāda atkal vēlēšanās apzināt tos cilvēkus iedzīt maksāt nespējā. Grūti pateikt, nekustamā īpašuma nodoklis ir tas nodoklis, kas sadārdzina mūsu dzīvošanu šeit Latvijā uz vietas. Ja? Tad, ja mēs taisām paši savu izmaksas, mums ir jāsaprot, ka vai nu mēs pazeminām savu labklājību, vai nu mums jāsaprot, no kurienes būs ieņēmumi. Ja? Šeit ieņēmumi pretī
Tautsaimniecībai nav, ir tikai izmaksas. Tātad tas ir virzienā uz iedzīvotāju labklājības samazināšanu un biznesam uz izmaksu paaugstināšanu. Teiksim, sevišķi viesnīcu, restorānu sektors. Tas to ietekmē gana būtiski. Ja. Manuprāt, nav pareizs tāds pieejams, ka veidot, teiksim, arī šos nodokļus, ar nodokļiem celt, teiksim, šīs dzīvošanas un biznesa izmaksas, un pēc tam šo sektu ar pieaugušām darba samaksām un vispār. Ja, teiksim, mēs zaudējam savu konkurētspēju šajā visā procesā, un es būtu ļoti uzmanīgs, ja tik liela atšķirība šajos nekustamā īpašuma nodokļu iekasēšanā starp Lietuvu un Igauniju, nevajadzētu steigties. Un tas, ko es tagad redzu, tā ir tāda mānīšanās. Ja mēs nevaram tā patiešo paceļot vienkārši kadastrālās vērtības, dabūt to nodokļu paaugstinājumu, tad mēs tagad it kā pacelsim kadastrālās vērtības, ja? It kā to nodokli tagad nē, bet kaut kad mēs pacelsim. Skaidrs, ka pacels to nodokli. Ja? Tāpēc sevišķi uz tā fona, kad pašvaldībām nauda no tā viņiem teiks, redziet, mums nav citas izējas, mums vajag pacelt šo nekustamā īpašuma nodokli. Kaut arī tas, kāpēc nav pašvaldībām naudas, nav nekustamā īpašuma nodokļa problēma. Tas ir nepareizs valsts finanšu plānošanas problēma. Ja? Tātad, savukārt, tas nekustamais īpašums sit pa ļoti lielu cilvēku daļu. Sevišķi tiem cilvēkiem, kas ir pensijā, kas jau varbūt palikuši vieni paši, kam ir tie nekustami īpašumi, kā viņš nomaksās. Jā, ar fiksētiem ienākumiem. Kā viņš... tas nozīmē to, ka viņiem paliks... Kaut kam jāatņem nosturi, Tas nav, un vēl ir viena lieta, tagad ieviest universālo un fiskālo nekustamā īpašuma nodokli. Mēs esam, principā, Latvijā, laikam, esam čempioni nodokļu sistēmas sarežģīšanā. Ja? Šitais viss, ko mēs esam izdarījuši ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ja? Tagad vēl mēs tas valk uz kaut kādu Šnobeļa prēmiju vai uz kaut ko tādu. Ja, Man rodās arī iespējas, ka šī nodokļu sistēma tiek sarežģīta, lai sākumā, kad tu kaut ko pasniedz, ja, lielākā daļa cilvēku nesaprastu, kas būs tālāk. Un tad, kad jau tas fakts ir iestājies, ko vairs, viss jau darbojas. Grūti pateikt, varbūt tas ir vienkārši cilvēku pārgudrības. Tik gudri, ka nezinu, kur likties ar savu gudrību. Šeit varbūt arī nostrādā tas teicamnieks sindroms, ka, ja sēž ierēdnis, ja viņam nav darba, viņš vienmēr kaut ko izdomās, ja viņam nedod konkrētus tieši uzdevumus, ja, tad viņš sadomā visu, ko spēj izdomāt. Tāpēc man liekas, ka ar to nekustamā īpašuma nodokli šobrīd vajadzētu kādu laiku likties mierā, jo tā labklājības samazināšanās, teiksim, Latvijā tāpat mums notiek neatkarīgi no šī nekustamā īpašuma nodokļa celšanas. Aivar, tikko kā parlaments atlaida Rēzeknes domi, jo Rēzeknes pilsētas pašvaldība nespēja pieņemt budžetu. Pārējās visas pašvaldības Latvijā to ir izdarījušas un iesniegušas. Kas tur īsti tavuprāt notiek? Es lasīju, ka Rēzekne prasa valstī 5 miljoni, viņiem pietrūks naudas, lai varētu sakārtot 2024. gada budžetu. Notiek kas? Šo pašvaldību atlaiž. Kas tas ir? Šis ir pašvaldību vēlēšana gads, ja? Tāpēc visi šie notikumi, kas ir ap pašvaldībām, kaut kādā mērā ir jāskatās no šī... 25. gadā vēl pašvaldība. 25. Jā, gads ir palicis. Jā. Gads ir palicis līdz pašvaldībām, jā. Līdz pašvaldību vēlēšanām, un viss, kas tagad tāds veidojās, tagad veidotas kaut kādas izējas pozīcijas, kā tur startēs, kur kādos reģionos. Un Rēzeknes pašvaldība, viņi pieļāva kļūdu. Ja? Viņiem nevajadzētu to. Pašvaldībām nav jānodarbojas ar spā celtniecībām. Ja? Viņi bija ieplānojuši, ka viņi to spā Rēzekne uzbūvēs pa 8 miljoni, uznāca inflācijas, vajadzēja 3 vairāk miljoni klāt lieki. Principā tā 3 miljoni varbūt nebūtu tāda milzīga traģēdija, bet tas izraisīja, tādu pastiprinātu uzmanību, jo tā Rēzekne ir maza pilsēta. Ja? Latvijas mērogā viņa ir liela. Tur 3 miljoni ir liela nauda. Ja? Un
tas, kas man šķiet šobrīd, nu, teiksim, tā, ja mēs skatāmies, tā milzīga tāda atšķirība, kā es iepriekš teicu, ka, ko, teiksim, centrālā valdība, ja tur satiksmes ministrija 100 miljonus pazaudē Eiropas naudas, tikai tāpēc, ka divas ierēdnes kaut kādus tur pieprasījumu laicīgi neiesniedz. Ja. Tā mēs runājam tagad par sadārdzinājumu Rail Balticam miljardos. Ja. Par Air Baltiku. Air Balticam iedodam mēs 340. Mēs atskatīsim, tas būs višķi vēlāk, kad nāks tuvāk jūlijas. 340 miljonus iedodam vispār. Nu, teiksim, nu, te ir tāds arī nepareizs lēmums, pat kaut kādiem 3 miljoniem Rēzeknē. Ja. Nu, varbūt vajadzēja palīdzēt no centra, palīdzēt viņiem pārfinansēt, un tā pa gadiem jau tad viņi tur nosakta. Ja. Plus vēl tas, ko es iepriekš teicu, ka tām pašvaldībām viņu funkciju veikšanai tā naudiņa visdrīzāk nav pietiekama. Ja. Tāpēc tagad tas spiediens, kas tiek vajadzēja vai nevajadzēja, teiksim, noņemt Rēzeknes domu, tas ir cits jautājums, bet principā caur to spiedienu, ka mēs tagad, kā mēs viņiem tur izdarīsimies, ja, tiek spiests samazināt izmaksas šogad Rēzeknes reģionā, Rēzeknes pilsētā, lai radītu nepatiku tais cilvēkos spiedienu, priekš nepatiku, lai neievēl atpakaļ, teiksim, Bartuševiču vai teiksim, iepriekšējos. Ja? Tātad, šeit man tā šķiet, ka Rēzeknes iedzīvotāji, kāpēc viņus mocīt savu politisko spēļu kaut kādu dēļ? Ja? Aivars, mēģināšu rezumēt šodien izrunāto. Un tad man interesē, vai tu piekrīti manam viedoklim vai nē. Es uzskatu, ka principā bez jaunas pašvaldību reformas mēs neiztiksim, jo ja mēs gribam veidot demokrātisku, decentralizētu valsti. Otrs ir jāpārskata nodokļu, un ne tikai nodokļu, arī nodevu sadalījums starp pašvaldībām un valsti. Un principā tikai tad var runāt par kaut kādas normālu valsts būvniecību no apakšas. Jo tas, ko es redzu šodien, tā ir tipiska varas vertikāle ar neadekvātu naudas sadalījumu, un es pateiktu tā centrālās varas degradācija. Tu man piekrīti? Nu, kaut kur es piekrītu, kaut kur ir tāds objektīvā puse ir tā, ka Latvijas reģionos pazūd cilvēki. Ja mēs skatāmies iedzīvotāju blīvums, kāds ir Latgalē, kāds ir Ziemeļkurzemē, tāpat Liepājā, Ventspilē, ārpus pilsētām. Ja. Tur vienkārši nav cilvēku. Ja. Un tie cilvēki, kas tur dzīvo, ir, teiksim, darba spējīgā vecumā, būs proporcionāli vēl mazāk. Ja. Tā kā šeit, kā šo jautājumu atrisināt, es nemāku pateikt, vai šeit vajadzīga pati reforma ir grūti. Tas, ka viņa, teiksim, tie novadi ir palielinājušies, tā ir viena lieta, bet tas, ko mēs redzam, ka ar to finansējums izraisa kaut kādas tādas, teiksim, iekšējās tās problēmas, kuras nevar risināt. Plus tagad tas, kas notiek pašvaldībās, ir izveidosies milzīga pašvaldība, dažas ir loģiskākas, citas mazāk loģiskas. Un ir kaut kā, teiksim, viena pilsēta, ja, teiksim, pieņemsim, Alūksne, ja. Un tas Alūksnes vadība ir diezgan atklāti pateikuši, ka visa nauda tiks investēta Alūksnē un tiem pārējiem, nomalēm nosacīt. Nomalēm nekas nebūs, ja. Kas notiks, tās nomalis vēl vairāk panīks, ja, un tad beigās tu paliks viena pilsēta, ja. Tāpat, ja mēs skatāmies ar to skolu reformu, ir pateikt, cik skolniekiem jābūt kādā klasē. Iedomājieties, ja šeit ir mūsu novada, teiksim, šeit ap Rīgu, 50 km, teiksim, radiusā ap Rīgu ir ap reizes 4, 5, 6 vairāk iedzīvotāju blīvums. Ja? Tie paši noteikumi priekš, teiksim, kas šeit ir realizējumi, kaut kādā, teiksim, pierobežā, viņi ir absurdi, jo tur to cilvēku nav. Viņi nevar vienkārši salasīt. Ja? Tur nevar būt tie paši kritēriji skolēnu skaitām centrā un kaut kur projām. Šodien mēs pārunājām pašvaldību reformas sekas, tendences. Turpmāk šo tēmu es domāju, viņi nepazudīs no dienas kārtības. Mēs solījām turpināt sarunas arī par satiksmi, proti par Air Baltiku. To mēs darīsim tuvāk jūlijam, kad Gausa kungs dosies pēc kārtējās injekcijas naudas pie valdības. Šodien tas arī viss. Paldies, ka skatījāties. Visu labu!